Lauvas, ko nesīs novembris jums? Tūlīt paskatīsimies dažādās sfērās. Un sāksim ar to, ka paskatīsimies kopējo energofonu novembrim, kas būs aktuāls. Burvis kārts, un šī ir brīnišķīga. Tas ir tad, kad mēs sajūtam savu spēku, kad mums vai nu dzīve piespēlē, vai mēs paši iegūstam to iekšējo pārliecību, ka mēs visu varam, ka viss ir mūsu rokās. Un lauvām jau vispār ir iedzimta tā enerģija, ka jūs esat tie, kas ir pārliecināti karaļi, kas iet, dara, var un sanāk. Un ja bija gadījumā pazudusi šī lauviskā sajūta, tad novembris jums to atnesīs ar kaut kādiem notikumiem. Ticība sev. Un otrā kārts par novembra enerģijām, lauvām. Lauvas kārts. Spēks, jūsu kārts. Šis ir fantastisks salikums tieši priekš jums, kas ir tas jūsu... kas jūsos ir ierakstīts ģenētiski jau. Lauva, spēks, pārliecība, varu. Ka jūs nav nekas neiespējams priekš jums novembrī. Kā ļoti forši. Tā, paskatīsimies par darba sfēru atsevišķi. Lauvām, kas būs aktuāls darbā, karjerā novembrī. 7 monētas. Tas ir par to, ka mēs esam priecīgi par rezultātiem. Esat kaut ko sējuši un tagad varēsiet nopļaut to, ko iesējāt. Kaut kādi labi rezultāti. Un varbūt izdosies palaist kaut kādu projektu vai kas jums līdz šim kaut kā varbūt ir bremzējies, buksējies, kur 7 monētas un saka, ka jā, viss izdosies, un arī tā kā tā ir naudas kārts, tad tas būs finansiāli izdevīgi. Un vienīgi novembrī ir retrogrāds no 9. līdz 29. Nevajag sākt neko pilnīgi jaunu, bet ja tas ir kaut kas, kas jau ir senāk iesākts, tad ir ļoti labi to palaist vai vēlreiz pamēģināt. Ja kādreiz nav kaut kas sanācis, tad novembris dos otro iespēju, un tā būs veiksmīga. Tā, un vēl par darba sfēru lauvām novembrī. Tornis, tas ir tad, kad mums aiziet kaut kas nevajadzīgs no mūsu dzīves. Piemēram, kaut kādi šķēršļi, kas jums traucēja. Tā kā mums te ir, es teicu, izdosies palaist kaut kādu projektu, ja? Tas šķērslis pazudīs, vai bija kaut kādas finansiālas grūtības, vai nenāca klienti, vai vadība nedeva zaļo gaismu. Tad jebkas, kas kuram aktuāli, kas bija tas šķērslis, viņš pazudīs un balodīts aizlido. Projekts sanāk vai kaut kāda tāda virzība, kustība notiek lietās. Finanses sāk plūst. Attiecību sfēra, kas būs aktuāli attiecībās lauvām novembrī. Tā, 4 kausi, tas ir par to, ka mēs neesam īsti apmierināti, vai mums ir pārdomas par kaut ko saistībā ar attiecībām, ko varētu uzlabot, vai kāpēc es nejūtos labi šeit, vai kāpēc man partneris kaut ko aizrāda, vai tas ir par visa veida attiecībām, ja? Gan ar pretējo dzimumu, gan ar sevi, gan darba sfēru, ar kolēģiem, vadītājiem, tad pārdomu laiks. Un šito es jau, man liekas, katrā video saku, katrai zīmē, ka novembris ir transformējošākais mēnesis, tas attiecas uz visiem, un tīpaši runājot par attiecībām. Mums būs ļoti daudz astroloģiski aspekti novembrī, kas mums liks pārvērtēt vispārīgi mūsu dzīvesvērtības, mūsu pašvērtību, attiecību vērtību, vai mēs esam kopā ar cilvēkiem, ar ko mums ir jābūt kopā un ko darīt, lai uzlabotu attiecības. Tā, un otrā kārts par attiecību sfēru lauvām par novembri. 8 zobeni.
Jā, nu tas saskan ar to, ko es tikko teicu, par to novembri, ka ļoti daudziem būs iekšēji procesi, kad mēs pārvērtēsim, izvērtēsim. Ļoti daudz attiecības novembrī beigsies, jo tas, kas nefunkcionē, tas viss novembrī tam ir jāaiziet, jo ļoti daudz enerģijas mums vienkārši slaucīs nost visus cilvēkus, kas mums traucē dzīvē justies, kā jums bija, ja, tas maks un nokrita. Lai būtu šajā te resursa stāvoklī, kur jūs esat sevis labākā versija, jums palīdzēs caur tiem iekšējiem procesiem vai notikumiem, kas būs novembrī, iziet ārā uz jaunu, labāku dzīves līniju. Kā viss, kas notiek, pat ja tas liekas, par ko man tas viss, kāpēc tas viss notiek, tas ir vajadzīgs, lai būtu savā top formā. Tā, un tad vēl ziņa no orakula kārtīm lauvām par novembri. Uz ko koncentrēties, fokusēties novembrī. Tavas vēlmes drīz piepildīsies. Tici, ka viss, kas notiek, ir uz labu. Arī saskan ar to, ko es tikko stāstīju, ka pat ja notiek kaut kas mums liekas, ka tas ir briesmīgi un priekš kam, negribu tam iet cauri, tas viss notiek, lai izvirzītu jūs uz turieni, kur jums ir vislabāk. Ja? Uzticieties plūsmai, uzticieties visumam, kā viņš jums palīdz arī caur kaut kādiem izaicinājumiem nonākt pie savas vēlamās realitātes. Kā lai jums fantastisks novembris, atcerieties likt laikus un komentārus kā energo apmaiņu, un ja vēlaties paskatīties uz kaut kādiem individuāliem jautājumiem dziļāk caur tāro, droši rakstiet, sarunāsim privātas konsultācijas laiku.